Man pirms tam ir bijis diezgan, teiksim tā, labi apmaksāts darbs, ilgstoši strādājis, bet tagad es palicu bez darba. Es CV LV neprotu, tā teikt. Es aizēju Nodarbinātības valsts aģentūru. Vai man tur varēs palīdzēt, vai tomēr ir kaut kāds brīdis, kurā Nodarbinātības valsts aģentūra īsti jau vairs šiem cilvēkiem tajā kaut kādā, teiksim, tādā līmenī vairs tā it kā ir grūti palīdzēt. Ka viņi paliek viņi paši, lai tiek galā. Tu jau droši vien darbu atradīsi, un tev nebūs, tu esi labs jurists, un uz Nodarbības valsts aģentūru tev nebūs jāiet. Bet, ja tāda situācija gadās, protams, tev iemācīs gan pareizi CV uzrakstīt, tev iemācīs, mums ir arī karjeras konsultanti, kuri mums ir tāds rīks, tīpaši jauniešiem, kur tu aiziet pie karjeras konsultanta, aizpildi anketu bez maksas, un tev parāda, ko tu labāk gribētu darīt un kā to darīt. Mums Nodarbības valsts aģentūrā ļoti daudz un dažādu spektru speciālisti, kas var palīdzēt, kā es jau minēju, tev CV uzrakstīt, parādīt, kādas ir vakances, sūtīt informāciju par vakanču gada tirgiem, ko mēs rīkojam, kur sanāk kopā uzņēmēji un darba gribētāji vienā vietā, jo pagājušajā reizē, kad es rudenī bija aptuveni kaut kādi 120 uzņēmumi, kas piedāvāja savus vakantus. Un šeit tu vari nākt, iet, sevi prezentēt, jo tev arī sevi jāprezentē un iespējams atrast savu darbu. Un arī jauniešiem mums ir vasaras nodarbinātības programmas, kur var pieteikties, kur uzņēmumi ar jauniešiem saved kopā, ir karjeras konsultanti. Iespējas Nodarbības valsts aģentūrai ļoti daudz. Galvenais ir gribēt.